Sveicināti Rīgas pilī, mīļie draugi, godātie vecāki un bērni lielie un mazie. Man ir patiešām milzīgs prieks jūs visus sveikt šeit šodien Rīgā, valsts prezidenta oficiālajā rezidencē. Un man ir pat vesels saraksts, kurš man ir obligāti jānolasa. No Cīravas, Liepājas, Saldus, Vārmes, Valkas, Alūksnes, Tirzas, Gaujienas, Ilūkstes, Balviem, Daugavpils, Skombuļiem, Jaunjelgavas, Tērvetes, Jelgavas, Ozolniekiem, Baldonas, Olainas, Rīgas un patiesībā sakot, īpaši priecīgs es esmu arī no manas dzimtās Jūrmalas. Jūs patiešām pārstāvat pilnīgi visu Latviju, jūs pārstāvat lielas un mazas pilsētas, liels un mazas novadus. Jūs esat šeit tāpēc, ka jūs kā ģimenes, kā stipras ģimenes esat paraugs saviem līdzcilvēkiem, paraugs mums visiem, mums Latvijā. Jūs lieliski parādat, kā var apvienot gan darbu, gan rūpes par bērniem, gan arī, sabiedriskās aktivitātes, jo iepazīstoties ar īsu aprakstu par katru no jums, man gandrīz katrā bija ierakstīts, ka paraugs savam novadam, savai pilsētai, saviem līdzcilvēkiem. Man ir arī prieks, ka daļa no jums ir atgriezusies no ārvalstīm, esat atpakaļ Latvijā, esat saredzējuši mūsu valsti kā iespēju zemi un arī dalāties ar savu pieredzi un savu dzimtenes mīlestību ar mums visiem. Galu galā es domāju, ka tomēr nav nekur tik labi, kā mūsu pašu Latvijā, nav nekur tik labi, kā tajā vietā, kur jūs dzīvojat.